visu šo darbību rezultātā tomēr mēs redzam izmaiņu no pārējām tirgus tendencēm un, protams, zemo cenu grozām. Ja mēs skatāmies tām produktiem, kas iekļaujas zemo cenu kategorijā, ir tiešām ļoti būtisks šis samazinājums, ko mēs arī parādīsim prezentācijā, kāda izskatās tā atšķirība. Ja mēs gājām uz 20%, tad no vidējās cenas tieši zemo cenu produktiem jūs redzēsiet, kolēģi, kāds ir šis samazinājums objektīvi, ko mēs varam panākuši esam, kas ir pieejams veikalā Latvijas iedzīvotājiem. Šis gads ir bijis veiksmīgāks. Tādā ziņā, ka arī no mūsu kopējām aktivitātēm mēs esam nonākuši pie situācijas, ka tieši pārtikas un bezalkoholisko dzērienu kategorijā mēs esam vienīgā valsts Baltijā, kur ir cenu samazinājums. Ja mēs salīdzinām šī gada aprīlis pret pagājušā gada maiju, mums ir vienīgajiem, kam ir bijis nepilns procentu samazinājums. Pretstatā, ja mēs skatāmies, kas ir Lietuva un Igaunija, kur ir bijis cenu kāpums. Strādājam pie birokrātijas mazināšanas attiecībos tirdzniecības nozari. Jāsaka, vakardien mums bija arī diskusija valsts sekretāru sanāksmē, kur, manuprāt, pie tiem galvenajiem jautājumiem mēs jau esam panākuši konceptuālu vienošanos un tās lietas, ko nozare ir identificējusi, arī no valsts puses, cerēsim, arī raiti virzīsies uz priekšu un šis administratīvais sloks arī tirgotājiem un ražotājiem mazināsies.